Aptuveni pulksten 13:30 Tallahassee, Floridā, tiek saņemts izsaukums par kailu sievieti, kas drīz novedīs policistus pie šausminoša notikuma vietas. Hei, Rijos, nāc uz aizmuguri! Ak, mums būs nepieciešama palīdzība. Es nevēlos dzirdēt nekādu palīdzību. Ko tev vajadzēja? Nāc! Sveiki! Kundze! Mute būs grūti savaldīt. Policija atrod 58 gadus veco Erlīni Takeri kailu un klaiņojošu pa apkārtni. Bet kamēr policisti cenšas viņu atgriezt mājās un apģērbt, viņi drīz uzzinās, ka publiska piedauzība ir tikai mazākais no iespējamajiem noziegumiem, par kuriem viņu aizdomās tur. Es varu iet? Kundze! Kundze, ko mēs varam darīt jūsu labā? Kāpēc jūs esat ārā kaili? Džon, tev vajag, lai daži no mums nāk līdzi? Es iešu ar tevi brīvprātīgi. Un es tev saku, Kungs! kā tu zinās, kāpēc es esmu šeit ārā? Brīvā griba. Mums tas jāatrisina. Pirms es varu iet tālāk un tevi nogalināt. Vai mēs varam tev dabūt segu? Pašlaik jūs man neko nevarat dabūt, virsniek. Tā ir problēma. Man nav brīvās gribas. Es neesmu. Kāds ir tavs vārds? Nīdā. Kāds bija vārds? Tampa. Tu dzīvo tieši šeit? Vai mēs varam dabūt tev kāds drēbes, kaut ko, ar ko tevi apsekt? Nāc, iesim šajā virzienā. Nāc, es iešu tev līdzi. Vai šī ir tava māja tieši šeit? Laikam es atgriežos pie Erlīnas. Takers, pareizi. Vai jūs esat mistaken? Jā. Jūs esat? Labi, mistaken. Vai mēs varam jums sagādāt drēbes? Nāciet! Nu, mīļā, mums jāuzvelk tev drēbes, labi? Mēs nevaram būt ārā bez drēbēm. Vai mēs vismaz varam iet mājā? Policija šeit nocenzē audio, bet saskaņā ar zvēresta apliecinājumu par pamatotām aizdomām, dodoties mājā, Erlīna it kā teica policistiem, ka viņa, citēju, ir izdarījusi smagu noziegumu un aicināja viņus aizvest viņu uz policijas iecirkni. Nāc, uzvelcim kaut ko, uzvelc halātu. Labi. Nāc, es iešu ar tevi. Neuztraucies, te ir halāts. Es tev palīdzēšu. Nāc. Jūs visi bijāt ļoti jauki. Es novērtēju jūs visus. Šī nav spēle. Tas ir pa īstam. Jā, kundze. Tātad, kas tas te ir? Iekšā iegājuši, izmeklētāji paziņoja, ka uz zemes apmēram 2 līdz 2,5 metru attālumā no mājas ieejas tika atrasts acīm redzams orgāns, kas vēlāk tika apstiprināts kā, citēju, lielākā daļa sirds. Kas noticis? Kas tas te ir? Vai tu gribi palikt šeit un paskatīties, vai es varu viņai kaut ko paņemt no šejienes? Labs darbs. Sveiki! Vai šeit ar tevi ir vēl kāds, vai esi tikai tu? Sveiki! Ak, mans Dievs! Izsauc seržantu. Pāris soļu attālumā viens policists atrod Erlīnas veco māti, Lusilu Takeri, mirušo ar acīm redzamiem krūškurvja ievainojumiem. Policija paziņoja, ka aizdomās turamā guļamistabā vēlāk tika atrasts arī nazis, kā arī dažādās mājas vietās tika konstatētas asinspēdas. Apsēdieties. Vienkārši izmantojiet metaforu un... Parūpējieties par to. Parūpējieties par to. Labi. Vienkārši iesim šeit. Labi, tu esi bijis... Vienkārši pāriesim šeit. Nu, re, šeit es tevi noturēšu. Jā, es domāju, ka ar to slīdēšanu viss kārtībā. Labi, ja vari apsēdies tur aizmugurē viņam, labi. Ieslēdz manu kameru. Erlīna ir ievietota patruļmašīnā, kamēr policisti mēģina noskaidrot, kas šeit noticis. Es iegāju iekšā kopā ar ugunsdzēsējiem, lai apstiprinātu signālu 7. Viņi ir augsti uz tausti, stīva, ar rigor mortis un līķu plankumiem. Viss tas sev ir acīm redzams. Tātad mēs visi zinām, uz ko jūs visi skatāties.
Tātad mums ir aizturētais automašīnā, tas ir kails cilvēks, par kuru sākotnēji cilvēki zvanīja. Pareizi. Tātad viņi viņu aizturēja un pēc tam veica drošības pārmeklēšanu. Viņi bija aizturējuši un mēģināja to dabūt. Viņi saprata, ka viņi dzīvo šeit. Viņi dabūja. Ak, nē, es neesmu bijis priecīgs. Hei, kāpēc tu tā saki? Pievienotam sevi un 739. Tātad viņi sākotnēji bija šeit dēļ kailās sievietes uz ielas, pareizi. Viņi saprata, ka viņi dzīvo šeit, tajā. Viņi atveda viņu mājās, viņi mēģināja to zāģēt uz zemes. Es biju tāds, kas pie velna. Atrada miruši buļamistabā. Rijos un Handri. Viņi vēl nebija viņus saslēguši rokudzelžos. Viņi tad tagad nav rokudzelžos. Atpakaļ pie Erlīnes. Patruļmašīnas kamera ieraksta, kā viņi izsaka, teiksim tā, neparasts izteikums. Par to ir jāmaksā. Man patīk, ka viņa ir melnādaina. Viņa nezināja, cik melna un skaista viņa ir. Mana dvēsele bija kā bedre, un es nezināju, cik skaistas viņas bija. Man vajadzēja iznīcināt visu risumu. Klusu, meitene, meitene, nav nemirstības, nav nekā. Nav Herkulesa, nav Atlantīdas, nav Izīdas. Parādam! Mazulīt. Tā tad ir 4. Beidzās ar mīlestību. Esmu augstasinīga slepkava, labāk to zināt. Es un mans vīrs, nu, lai arī kas tu būtu. Es esmu melnādaina, taisni mati, zilas acis. Ļoti balta, pirmā sieviete, melnādīna. Nu, vīrs, meitas. Mēs runājam par to pigmentu. Pigmentā dinamikā. Āfrika. Viņi nozaga mūsu iedzimtās tiesības. Jā, viņi to izdarīja. Man ir visa vēsture, draugi. Jā, man ir viss. Es esmu atombumba. Dievs, viņi tūlīt mani pilnībā iznīcinās. Un es to pieņemu. Pieņem to. Uzņemies to. Pasludini to par savu. Sasodīts. Izpostīt visumu. Planētu, Zemi. Tagad uzspridzin to maitas gabalu. Tev policijas mašīnā ir slasts, tāpēc tu zini, ka tas esmu es. Domā, ka nē. Es esmu visdrošākajās bruņās. Tāpēc uzspridzini šo maitas gabalu. Un mēs to beigsim ar mīlestību. Mīlestība. Tev jābeidz ar mīlestību. Es neko neaiztikšu, neko nedarīšu. Mīlestība. Es nošāvu šerifu, bet es nenogalināju cieņu. Ko tu dari uz robota? Beidzot brīva. Paldies Dievam visvarenajam. Mēs esam brīvi. Cilvēki ir brīvi. Mēs tikko tikām vaļā no bandīta. Mēs esam pamesti. Es jums visiem tikai rādu, ka esmu brīva. Tas ir pēdējais laipnības akts šai. Visuma radīšanai. Paņem manu sirdi un apstādini to. Ak, nē. Un mana mamma. Un mana mamma, māmiņa, sieviete, mana mamma, māmiņa. Tas ir tāpēc, ka es nekad nenogalināju savu mammu. Viņas sirds joprojām pukst šobrīd, bet jūs to nezināt. Tāpēc. Tas ir pēdējais. Mīlu jūs visus.
Es visu laiku dzirdu, kā viņi sauc un runā. Sauca manu vārdu, tas nāca no sirds. Es tiešām nevarēju sasodīt. Mīlestība. Varbūt mazliet slepkava. Tas visu ievelk atombumbā. Tas esmu es. Mums jāiet. Robots! Vēlāk ģimenes locekļi policijai pastāstīja, ka Erlīna vismaz 2 reizes bija hospitalizēta psihiskās veselības problēmu dēļ un apmēram gadu iepriekš bija pārcēlusies uz Talahasi, lai palīdzētu rūpēties par savu māti. Es ceļoju pa pasauli. Visi grib mani pazīt, visi grib būt manā vietā. Visi grib mani pazīt, visi grib būt manā vietā. Katrs nolādētais cilvēks. Kaukāzietis. Visi grib būt tu, būt es, lūgties. Bet paskaties, ne jau baismīgais Rastafārā Islandē. Sēji Mārvins atkal. Bet marisesi la toka, lusi la meģa takeri. Zēns, bumba zēns un visi tie ķermeņa zēni, lai man svīģes auglis iet. Visi tiks atjaunoti. Tev nebūs nekādu atmiņu par neko. Visi būs tīri, svaigi un šķīsti, kā tikko uzslidzis sliegs. Balti un skaisti tā, kā tam bija jābūt radītam. Tas tika nozagts no manis. Nav naida, ko es mīlu. Es jūs visus mīlu, es mīlu ikvienu. Neatkarīgi no tā, ko es tagad saku, neatkarīgi no tā, cik dusmīgais kļūstu, viss ir tā, kā ir, jūs to zinat. Neatveriet, neaizveriet, neslēdziet atpakaļ, jo es to neesmu izdarījusi pareizi. Es to izdarīju pareizi. Viss ir tā, kā ir, jūs to nevarat apturēt. Tālāk Orlēna tiek aizvesta uz policijas iecirkni, kur detektīvi mēģina viņu nopratināt. Paskatīsimies, kā viņam tas izdosies. Pat ja es tikko jums visiem teicu, ka mēs visi esam kopā Līmiksā. Es jūs visus mīlu, un es visu apkakāju. Jā, es esmu detektīvs Kolins no policijas nodaļas. Jā. Redzi, Man ir jāizstāst, ko es domāju. tev ir jāizstāst, ko tu domā. Jā, tā ir pēdējā zīmju valoda, to mēs arī darām. Klusu, un es sev saku, ka izteikšu visu, klusē par to. Labi. Kaķēna vilna, dūcošais pulkstenis. Vai drīkstu tevi nogalināt, ja tu pastāstīsi? Tas ir tas, ko nozīmē šī zīmju valoda. Es pirmo reizi mācos zīmju valodu. Es esmu Tu esi. ar to. Kaķi vilna, dundura pulkstenis. Saki man nogalināt tevi. Visa CNA. Joprojām ej ārā ar ērgļa aci. Visu ceļu augšā mašīnā ērgļa acis seko man asins uguns. Vēlos tev uzdot pāris jautājumus. Es nezinu. Es runāju ar dažiem tiesām. Joprojām dari līdzīgas lietas kā tagad. Labi. Pirms kāda laika, toreiz Palm Beach apgabalā laikam tu biji devies uz slimnīcu. Vai tu zini, kur tu šobrīd atrodies? Jā. Ko? Es to daru, jo radītājs mūs tiesā. Tad vai tu zini, kur tu šobrīd atrodies? Jā, policijas iecirknī, labi. Tā tas ir. Es īsti neesmu. Ne. Es vienkārši īsti nekoncentrējos. Kā tev iet? Roku uz galvas, rokas ārā. Tad kāpēc man būtu jāstāsta savs stāsts baltajam cilvēkam? Kāda tam ir jēga? Labi. Es vienkārši runāju par to. Es nevaru uzticēt savu stāstu baltajam cilvēkam. Es vienkārši nevaru. Labi. Ne. Es vienkārši runāju par slimnīcu. Man ir vienalga. Čali, tev jāiet. Redzi, nav par ko tevi nolamāt. Tev jāņem savas mantas un jāiet prom. Man vienalga, cik jauks tu esi, mauka. Cēlies un ej prom no šejienes. Es nestāstīšu savu stāstu baltam vīrietim. Punkts. Viss. Ja tu man priekšā noliksi melnādainu cilvēku, es tev pastāstīšu, kas notika. Jo es viņiem uzticos visvairāk. Labi. Es zinu, ka man tas ir jādara, lai beigās jums uzticētos un pastāstītu savu stāstu. Man ir jāiemācās to darīt. Bet kas notiks, ja es to tomēr izdarīšu? Un jūs tik un tā izspēlēsiet to triku?
Redzi, kā tu spēr ar kāju un trīci. Nē. Redz, pa ko es runāju. Es to nevaru izdarīt. Nē. Es joprojām to nevaru izdarīt. Ļauj man paskatīties, vai man izdosies, jo tā nav viņa stāsts. Man jāizkļūst ārā no šejienes. Labi. Joprojām zobi, hieroglifi, pilnīgi viss. To jūs arī izdarījāt. Dievs apžēlojies. Kungs Jēzus Kristus. Tas viss notiks pēc kārtas. Aizmirsti par nonākšanu līdz lietas būtībai. Nu cilvēki joprojām redz. Tas šobrīd mani dedzina. Detektīvs izpilda Erlīnas lūgumu un atsūta vēl vienu izmeklētāju, kurš atkal mēģina pārliecināt aizdomās turēto. Kā tev šķiet, kas notiks? Kurš lidos cauri rinkelim? Jo uzmini, nu kas? Zini, ko mēs uzzinājām? To nevar iznīcināt. Mēs vienkārši gribam atgriezties un izdarīt to vēlreiz, nēģeri. Sveiki, misteik, ar kā jums klājās? Sveiki! Sveiki, es esmu detektīvs Brūks, un šis ir detektīvs Tailers Hovards. Kā jums klājās? Vai vēlaties, lai es samaksāju avansu? Pēc tā, ko es uzzināju, pēc tā, ko es izpētīju, es redzu, ka esmu balta. Un man ir jāatsakās no savas varas un kontroles par labu melnādainam vīrietim. Tu domā, ka es to darīšu? Uzticies liktenim, lai tas to izdara. Man nešķiet, ka es tevi jau kādā veidā kontrolētu. Paskaties, balts. Nē, man tas jau bija. Balstoties uz to, ko es iemācījos. Tas viss bija traki. Tagad tu gribi, lai es to atdodu melnādainajam, tikai baltais cilvēks runā. Tu gribi, lai es to atdodu melnādainajam, viņam joprojām ir vara, jo tumali vēl joprojām tur šeit važās. Es nevēlos atkal tāda būt. Es atceros, kad Maikls Džeksons man bija tas bērns, jo tu zini, es nezinu, man bija bērns ar Maiklu Džeksonu. Es viņam redzēju dziesmu, es uzrakstīju viņa dziesmu, sakot, ka visu viņš nozaga. Nesaki, kad es kļūdos. Šajā no viena, cik atceros, es zinu, ka manas lūpas ir baltas, un es nedaru zīmju līmeņus. Man vienalga, ko tu dari, es tikai saku. Viņa stāsta, kurš? Tols. Izskatās pēc baltā vīrieša stāsta. Izskatījās, ka es zinu savu stāstu. Es gribu ar tevi parunāt par to, kas šodien notika. Kas šodien notika? Es gribu ar tevi parunāt par to, kas notika. Kā pie velna. Lai gan izmeklētāji daļu audio ierakstu aizklāja, zvēresta liecībā par pietiekamu pamatu apsūdzībai teikts. Erlīna vairākas reizes atzina, ka nogalinājusi savu māti, pavadot vairāk nekā 7 stundas nopratināšanas telpā, tostarp pieminot, ka izgriezusi mātes sirdi. Citēju, pārbaudīt to. Vai tu vēlies ar mani par to parunāt? Nē, tas ir tā, kā ir. Labi. Nav jāstaigā šurpu turpu. Es saprotu un redzu, ka viss noved atpakaļ pie manis. Dzīves aplis. Nevar tikt iznīcināts. Nevar. Pagaidi mirkli, vai tev vajag, lai es kaut ko atnesu? Tātad, ko tu mēģini pateikt? Jūs mani vedat uz cietumu uz visu mūžu. Mani iznīcināja, mani nogalināja. Jūs turpināt to darīt. Es nezinu. Nav tā, ka es iešu tur ārā un joprojām. Es nevaru atgriezties. Ak, man ar to nav nekādu problēmu. Es to jau zinu. Erlīna Takere nevar atgriezties. Es nevaru atgriezties nekur šajā visumā. Jābūt nogalinātai, jābūt iznīcinātai. Ūdens. Jā. Man ir palicis tikai viens bērns. Vai ne? Nē. Vai tu vēlies ūdeni? Es mēģinu saprast, vai es jums uzticos, un vai zinu, ka jūs mani neindēsiet. Jā, es paņemšu ūdeni. Jā. Tu vēlies augstu vai istabas temperatūrā? Jā, es zinu, ka es nevaru būt. To mēs arī noskaidrojām. Un mēs jau uzspridzinājām. Vai tu esi izsalkusi? Es esmu ārkārtīgi izsalkusi. Jā, es gribu to ūdeni. Tagad es pabeigšu stāstu. Labi, es pastīšos, vai var tev dabūt arī kaut ko paēst, labi? Kaut ko. Mazulīt nostājies tur. Pareizi. Pagaidi! Paņem savu pasūtījumu!
Jā, ar mani viss kārtībā. Es panāku, lai mans mazulītis saņem cieņu. Mazulīt, es cienu tevi līdz galam. Es sagatavošu tev šo krēslu, labi? Tā es tieku galā ar visu lukturītī, viss mirgo. Tā viss kļuva tāds, kāds tas ir. Tas ir skandējums. Jā, jau man mēģināt tev palīdzēt. Te atkal nāk šis dženijs. Kāpēc katru reizi viņam jāatgriežās, lai mani atbrīvotu? Tas baltais dženijs. Ak, jā. Tev vajadzētu spēt šeit pavadīt kādu laiku. Es negribu balto dženiju. Lūdzu. Vai ar tevi viss kārtībā? Izved šo balto dženiju ārā no šejienes. Šo. Izvediet šo ārā. Es gribu, lai viņš ir prom. Viņš neies prom, tu to saproti, tāpēc, ka es esmu vēl viens baltais. Es viņam uzticos, mīlu jūs visus, bet jūs zinat. Viņam ļaujiet pabeigt stāstīt viņas stāstu. Viņš ir pēdējais šeit. Man jāredz melna seja. Man jāizstāsta stāsts par blackface. Es jūs visus vedīšu uz cietumu, labi? Lūdzu, izdari man pakalpojumu. Vai tu vari piecelties vai pabīdīties malā? Labi, mēs teikat. Jo ātrāk jūs sadarbojaties, jo ātrāk mēs varēsim jūs izvest ārā un atbrīvot no tiem rokadzelžiem, labi? Vai jūs piesprādzējāt vienu pie krēsla, labi? Jā, labi. Es pirms uzlikšu jums rokadzelžus. Labi. Nedari neko muļķību, lai man nav vēl vairāk apsūdzību. Labi, celies augšā un liec rokas aiz muguras. Kā tev iet, vecīt? Pāvalds, roka atpakaļ. Pagaidi. Pagidau! Es ar tevi židā neņemšos. Es būšu muļķis. Labi. Mēkas nenotiks. Labi? Kāpēc ar mani jāizturas šādi? Nu, viņš sāk attālināties un man tas nepatīk. Kāpēc ar mani jāizturas šādi? Tāpēc, ka nepapusties. Kāpēc ar mani izturās tā? Es cenšos. Vienkārši atslāpsti. Vienkārši atslāpsti. Skīri. Atslāpsti, nesaspringsti, neatraujies. Tev jāsaprot nopietnas apsūdzības, tāpēc es nezinu, kādi ir tavi nodomi, labi? Erlīne tika arestēta par pirmās pakāpes slepkavību. Saskaņā ar tiešsaistes ierakstiem 58 gadus vecā sieviete neatzina sevi par vainīgu izvirzītajā apsūdzībā. Vēlāk viņai tika veikta tiesas sēde par viņas spēju stāties tiesas priekšā, un viņa tika atzīta par nevainīgu neprāta dēļ, pirms viņu nodeva bērnu un ģimeņu departamenta aprūpē. Nē, arī tas nav svarīgi. Es dzirdēju, kā tas ieplīsa. Nē. Tas ir divnieks šajā atnešanā. Kafijas mēģina nepīlūkt to pārāk cieši. Tam vajag nedaudz atlaisties, pirms tas atbrīvosies, manuprāt. Ļauj man paskatīties, vai es varu to nolaist uz plaukstas locītavas, jo te ir daudz darba. Pagaidi. Bet, kundze, mums ir problēma ar rokadzelžiem, labi? Mēs nemēģinām jums nodarīt pāri, es saprotu, ka tas droši vien sāp, bet mēs nemēģinām jums nodarīt pāri. Nobīdēt to lejā un tad... Lejā, virzienā uz viņas roku pareizi. Tikai tā, lai būtu mazliet vairāk. Abonējiet tagad, lai vieglāk piekļūtu jaunākajam no Law & Crime Bodycam.